Sveiki! Sviesta kino piedāvā īso kursu cīņā par vēlētāju balsīm, jeb kā tikt Saeimā, neatkarīgi no tā, vai pirms tam es bijis brīvprātīgais varavīksnis poniju kopējs, vai arī tavs hobijs bija zīdaiņas ņaukšana sestdienās. Aizmirstiet par hipertrofētiem partiju lokomotīvu plakātiem ar pārspīlētiem salīdzinājumiem. Vidējais latvietis ir palicis pavisam skeptisks par nepieciešamību iet vēlēt, tāpēc viņu vajag iekustināt ar mazliet smalkākām metodēm. Sviesta kino piedāvā mācību stundu, kā uztaisīt maskētu politiskā pasūtījuma raidījumu. Kā zināms, labākais veids, kā politiski reklamēties, ir slēpjoties aiz kaut kā, kas izliekas, ka tā nemaz nav politiskā reklāma, bet gan kaut kas neatkarīgs un objektīvs. Tāpēc mēs rīkojamies šādi. 1. Paņemam jau politiski angažētu komerctelevīziju un izveidojam tajā kaut ko, kas saucas politisko diskusiju raidījums. 2. Izvēlamies pēc iespējas sirdi aizkustinošāku nosaukumu. Teiksim, Latvi, tu tiec uzklausīts, vai Bāleliņ, tevi lēns dzirdīgās ausis, vai Sērdienīt, mēs raudāsim kopā ar tevi. 3. Dabūnam politiski angažētu raidījumu vadītāju, kurš seko instrukcijām un stūrē sarunas tur, kur vajag. 4. Kā dalībniekus raidījumam izvēlamies pāris bezparteiskus partijas atbalstītājus, kuri tiek atšķaidīti ar cilvēkiem, kuri būs gatavi piebalsot viņu žēlabām. Var, lai gan nav ieteicams pieaicināt arī apspriežamās tēmas speciālistus. 5. Izvēlamies nomelnošanas mērķi reprezentējošu tēlu. Piemēram, ja nomelnošanas mērķis ir pašreizējais valdības vadītājs, to var ērti paslēpt zem abstrakta Eiropas Savienības ierēģņu veidola. 6. Raidījumu ievedam ar žēlabainu video materiālu, kurā tiek stāstīts par to, kā ļaunie Eiropas Savienības ierēģņi sistemātiski iznīcina latviešu bāleliņus attiecīgajā nozarē, uzliekot augstākus standārtus, sazāģējot zvejniekiem viņu laiviņas un nolaupot zemnieku arklus un nošaujot tos tumšās alejās. 7. 2 stundas vaimanājam par šo tēmu un ignorējam nozares speciālistus, ja viņi mēģina paskaidrot, ka situācija nav tik slikta, vai arī paši esam pie tās vainīgi. Un beigās ceram, ka vidējais latvietis ar prieku norīs šo video materiālu, nevis pametīs TV raidījumu skatīšanos, lai nodotos kādai mazāk degradējošai nodarbei, teiksim, žurnāla sīrups lasīšanai kopā ar pedofīliem poģikā.